Gribētu atrast iespēju parunāt ar sevi nākotni un pajautāt tai Annai, 32. gadā ir savs iemesls, kāpēc tieši tāds gads. Nu, kā tev tur labi iet? Nu, pastāsti man lūdzu, ko tu esi iemācījusies, ko tu esi mainījusi sevi, lai kļūtu par tādu jaunu Annu, 20, 32. Un visu laiku meklēju, kā uzbūvēt šo tiltiņu. Un tad izdomāju jaunu sapņošanas tehniku. Es uzrakstīju vēstuli sev no nākotnes. Es iedomājos, ka es jau esmu Anna, 20, 32, kura realizē projektus, tādus, kurus šobrīd esmu iedomājusies un pat nezinu, ar ko sākt, jo tie ir tik milzīgi, ka man pat bišķiņ bail, ka es netikšu galā. Un Anna rakstīja ieteikumus. Tev ir nepieciešams mainīt to un to, tev ir nepieciešams